Vai ir vērts pirkt šādu te elektrisko zobu birstu, kurai tur ir skariņjūtīgais ekrāns, aplikācija telefonā un mākslīgais intelekts, ja var nopirkt arī daudz vienkāršāku modeli, kā rekur šo te, bez visiem ekrāniem un mākslīgiem intelektiem pa 26 eiro, kamēr tā maksāja 108 eiro? Atbildi ir jā un nē. Ja mums interesē tikai un vienīgi tas, cik labi ir iztīrīti zobi, tad šis modelis iztīra zobus aptuveni tieši tikpat labi kā šis modelis, pēc tam arī šī modeļa jaunākos tos uzgalīšas silikonu var uzlikt virsū arī šai test zobu birstei. Jā, šai ir nedaudz lielāka tā amplitūdas ar viņu kustību, ko viņi var veikt, nekā šis modelis. Šim modelim 72,000, šim ir 84,000 kustību minūtē, bet realitātē tīrot zobus jūs to nejutīsiet. Sajūta ziņā šī un tā birsta izdarīs pilnīgi vienādi. Tas, kur šai birstei ir it kā priekšrocības, viena lieta ir šis ekrāns, kas gan, manuprāt, ir forša feature. Te ekrānā viņi pēc zobu tīrīšanas reku iezīmē žokli, sarkanā krāsā parāda, kuri zobi ir vai nav pienācīgi iztīrīti, un liedot rezultātu reku no 0 līdz 100%, cik labi vai slikti ir, un konkrēti, kura zona ir vēl jāpietīra klāt. Kas attiecās uz pašu aplikāciju telefonā, visticamāk jūs viņu realitātei neizmantosiet, jo visu to svarīgāko informāciju par programmām, režīmiem, tīrīšanu, vispārējo viņi jau parāda pašā ekrānā. Ja baigi grib, tad tajā aplikācijā vēl var izveidot pats savu tīrīšanas režīmu, un tur, var sekot līdzi, cik labi katru dienu esam tīrījuši zobus, bet, lielākā daļa to visticamāk nedarīs. Tādēļ, ja jums interesē tikai vienīgi labi iztīrīt zobus, šī un šī iztīrīs praktiski vienādi. Ja jūs gribat viskrūtāko, kas vien eksistē šobrīd tirgu, tad šī te X Ultra 20S būs īstā izvēle, un plus ievadot atlaižu kodu silti, jūs dabūsiet papildus 5% atlaidi abiem diviem šiem modeļiem.